Šodien esmu ieradies uz Latvijas valsts meža dabas parku Tērvetē. Es tev parādīšu, ko tu palaidi garām. Runāsim ar nozares speciālistiem par nopietnām lietām. Kur ir labākā sēņu vieta? Skatīsim meža tehniku. Iestādīsim koku. Tā es tā filmēju, kad es visu aizmirsu. Noklausīsimies foršu koncertu. Ko tu izvēlētos? Porsche 911 vai Harvester? Viennozīmīgi Harvester. Varbūt tik ātri nebraukšu, bet brauciena pieredze būs stipri patīkamāka. Mums te kopā pa 2 dienām sastādīsim apmēram 10 000 kociņus. Arī es piedalījos stādīšanā, es iestādīju 3 kociņus, 2 spriedītes, 1 ozolu. Nākošgad varēšu braukt skatīties, kā tie ir paaugušies. Kopumā bija ļoti daudz aktivitātes. Es personīgi lepojos ar savu rekordu atspiedienos – 23 reizes ar pilnu formu. Kur ir labākā sēņu vietas? Tur, kur auga koki, kas ir konkrētai sēnei mikarīzes partneri. Koordinātas man nedos, ja? Nē. Patika pie cūkmena. Ko viņš tev labi pastāstīja? Īsti neko. Bija arī koncerti, uzstājās Fiņķis un Carnival Youth, un tas viss par velti. Koks fantastiskākais materiāls tieši tāpēc, ka viņš pareizi attiecoties pret mežu ir bezgalīgs. Jā. Tiešām ļoti redzēt to, ka gan šīm vecumam, gan šīm un arī mums. Un mums visu dienu ir ko interesanti darīt. Tur ir ko redzēt, tur ir ko pamēģināt, tur parakstīt, tur izpildīt. Tāds absolūti tiešām fantastisks, tu esi nodarbinājis visu dienu gan sev, gan bērns. Latvijas valsts meža brīdina! Nemēslo mežā, pa cūku pārvērtīsies!